Sveiki! Mani sauc Kristīna Balanas. Mēs šeit kopīgi ar manu brāli un māsu izveidojām šīs meistarklases Latvijas jaunajiem talantiem. Kā viņi gāja, es varētu teikt ļoti labi. Man pateica ļoti daudz noderīgu lietu tieši par manu stāju un par, kādi man ir saspringzinājumi, ka tas man traucē spēlēt un par to arī, ka nevajag taisīt daudz lieku kustību, lai tā skaņa nāka. Un kā tā, man patika, jā. Mēs mācamies viens no otra, mēs klausamies un arī es pati mācos. Jo ļoti daudz, ko tu varbūt pats kā mūziķis neievēro, un tad, kad tev ir jāizskaidro tas, tad tu pēkšņi sāc domāt, kā tieši to izdarīt, kā tieši to parādīt. Un tieši šis ir arī meistarklašu mērķis – nodot tālāk, protams, informāciju, dalīties ar mūsu pieredzi mūzikā, ar jaunajiem Latvijas talantiem. Un arī, protams, satikt jaunos mūziķus, kas ir ļoti tiešām fantastiski iespēja arī mums, jo mēs esam diezgan reti Latvijā. Un man vienmēr ļoti interesē arī, kas notiek Latvijas mūzikas pasaulē. Ko tu spēlē šodien meistarklasē? Es spēlēju Bahu no Sol minora sonātes Sicilija un Prasto. Super, un kā gāja? Kā ļoti labi, man ļoti patika. Jā? Jā. Vai tev bijušas iepriekš kādas meistarklases arī? Es biju, bet mēs ļoti labi pastrādājām tieši ar rokām, un es daudz ko jaunu uzzināju. Tas bija ļoti labi. Netaisam akcentus katru reizi, kad tev basa līnija uz leju, tev viņi ir smagāki nekā, kad ir uz augšu. Es iemācījos dažas lietas, kuras es nezināju pats. Tur bija tāda ļoti grūta vieta, un tad viņi parādīja, kā var viņu ļoti ātri nospēlēt bez kļūdām. Man ļoti patika šī meistarklase. Ar Kristīnu bija ļoti laba sadarbība. Man liels prieks, es jau ļoti vēlējos ar viņu īstenībā iegūt meistarklases un arī informāciju. Man ļoti patika. Un es tieši saistībā ar pašu rokas turēšanu un atslābināšanos un vibrāto īpaši violai. Mūs atveda mūsu meita Norgauja, kas mācās 2. klasē dārziņu skolā. Un jā, viņa tika uzņemta meistarklasē, par ko viņa ļoti priecājās un mēs priecājamies. Un tad mēs esam. Vecāki ļoti cieši iesaistīti viola spēles procesā. Tur, man liekas, nekā citādi to nevar. Mēs ejam līdzi arī ikdienā dārziņu skolā uz nodarbībām un cenšamies izprast visu to maģisko pasauli un visu tās 1000 nianses, kas ir saistīts ar šo instrumentu apgūšanu. Un šis vispār ir kaut kas pilnīgi unikāls. Pats svarīgākais jau tomēr ir meistaru pieskāriens. Tas skats no malas un tiešām ieraudzīt pamat niansītes atkal un atkal, ka violīte ir jāpaceļ augstāk, lociņam jābūt paralēli steķītim, un lociņš ir jāvelk no sākuma līdz spicei, un tas viss tās pamatlietas, un vienkārši ieraugot arī kā jūs meistari, to izdarat vienkārši tādā ciešā fiziskā kontaktā, tas, man liekas, ārkārtīgi svarīgi, tā transmisija. Jā, bērniņu ciedusmojoši redzēt arī un dzirdēt. Ir jauki redzēt tik daudz jaunos mūziķus kopā un redzēt to, ka izveidojas Latvijas jaunie mūziķi, Latvijas nākotne. Un arī es ļoti ceru, ka šie jaunie mūziķi nesīs Latvijas vārdu tālāk pasaulē. Mani sauc Margarita Balanas un es esmu čelliste. Meistarklašu laikā es strādāju šeit ar 14 jauniem talantīgiem čellistiem. Šīs ir ļoti intensīvas nodarbības, un katrs no čellistiem ir ļoti dažāds. Man tas ļoti daudz nozīmē strādāt tieši ar latviešu čellistiem, nodot zināšanas, kuras esmu iegūsi Latvijā un arī ārzemēs. Kādu skaņdarbu tikko spēlēji, Margaritai? Es spēlēju Vivaldi 3. sonātu 1. un 2. daļu. Un kā gāja? Ļoti labi, man patika.
iztīrījām vietas, kas pat tā švagāk gāja, bet tā bija ļoti forša. Jo mēs augstāk ejam, jo mums vairāk gaisu vajag, mums tā kā vairāk elpu vajag. Ar jauniem čelistiem mēs gājam cauri plašam repertuāram. Man bija ļoti interesanti uzzināt, ka daudz no jaunajiem māksliniekiem gatavojas konkursiem, daži gatavojas koncertiem, un tad mēs varējām arī tieši fokusēties uz jautājumiem un lietām, kas viņiem tiešām ir neskaidri, kuras viņiem var tiešām palīdzēt. Šī ir kā enerģijas apmaiņa, un es redzu, ka jaunie mākslinieki uzsūc visu informāciju. Viņi tiešām vēlas mācīties, un viņiem ir daudz jautājumu, un viņi vēlas izzināt, un viņi vēlas tiešām vingrināties un koncertēt. Tas man ļoti liels prieks, ka Latvijas jaunie mūziķi ir ļoti motivēti. Ļoti patika, protams, ļoti augsts līmenis meistarklasēm. Pie kādām lietām jūs strādājāt šodien? Pārsvarā pie tehnikas. Tehnikas, jā. Un kas tas bija bez pindarma? Sensāns čāla koncertu otrā tiešā daļa. Mani sauca Jākubs Dubinskis, man ir 9 gadi. Un ko tu šodien spēlēji meistarklasē? Henriju Viljamu Squires Tarantello. Un tās bija tavas pirmās meistarklases tādas? Jā. Mani sauc Patriks Karlsons un man ir 10 gadi. Es gribētu jaunajā gadā ballīt spēlēt čelli. Sajūtas ir ļoti labas, redzot tiešām, ka aug jaunā paudze un redzot viņu dzirkstošās acis un ar kādu uzņēmību viņi šeit ir ieradušies tikties jau pirmkārtām ar jums. Es uztveru to, ka ēka šobrīd uzsūc šo jauno talantu enerģiju, kur tiek vēl mērķtiecīgi virzīti no Balanas visiem 3 izciliem stīgas meistariem. Un man liekas, ka tas, kā ēka pēc tam dzīvos, atdodot šo enerģiju, tas ir līdzīgi kā ar akumulātoru. Mēs nezinām, bet zemapziņā viņi strādās uz jebkuru no tiem apmeklētājiem, kur varbūt tiešā veidā nemaz nebūtu redzējuši jaunos augošos talantus. Un tā tiešām ir milzīga enerģijas apmaiņa. Un tā kā Uldis teica, Ola būs uzlādēta ar šo jauno enerģiju, un mēs varēsim atkal dot un iedvesmot mūsu klausītājus un viesus. Šajās meistarklasēs bija arī mans workshops ar visiem meistarklašu dalībniekiem, kurā mēs mācījāmies aranžī, ko es īpaši uzrakstīju šim notikumam. Tā ir Eglītes un Santa Baby apvienojums. Bērni ir ļoti atsaucīgi. Es viņiem uzdevu spēlēt ļoti interesantas un varbūt netradicionālas tehnikas. Un tur tiešām arī satiekās gan klasika ar džēzu, swingu un jauniem paņēmieniem, kur stīdziniekiem ir ar lociņu jāsit pa stīgu un jāveido tā kā perkusijas, kā arī jāspēlē pizzicato, tā kā viņi būtu džeza bass, un čelistiem jāmācās pavadīt to swinga sajūtu. Ir ļoti interesanti to mācīt jauniem mūziķiem, kas varbūt to nav mēģinājuši vēl. Un viņi varbūt tikai spēlējuši klasiskajā mūzikā. Tas ir tāds vakara noslēgums koncertam, un man prieks, ka mēs visi arī varam kopā saspēlēties, jo 20. gadā mūsu pirmajās meistarklasēs Covid laikā katram bija jāieraksta sava partija atsevišķi, un tad mēs kopā to likām montāžā, bet šoreiz mēs tiešām varam visi saspēlēties gan mēģinājumā, vienā telpā, gan arī koncertā. Visi varam draudzīgi saspiesties un nospēlēt to orķestrī kā tādu Ziemassvētku sveicienu visai ģimenei un visiem draugiem, kas būs atnākuši.
es vēlējos izteikties vislielāko paldies mūsu atbalstītājiem. Bez viņiem nekas šeit nebūtu bijis iespējams.